Kaut man būtu ceļiniekam iteklis dziļi tuksnesī, tad es atstātu savu tautu un aizietu no tās, jo tās locekļi visi ir laulības pārkāpēji, krāpnieku pūlis. Viņi sasprindzina savu mēli kā stopu ar meliem, ne ar patiesību viņi kļuvuši vareni un valda kā kungi pār zemi, jo tie dodas no ļaunuma uz ļaunumu, bet mani tie nepazīst, saka tas kungs. Sargājieties ik viens no sava drauga un nepaļaujieties uz brāļiem, jo katrs brālis krāpj un māna, un katrs draugs aprunā un apmelo. Tie apkrāpj cits citu un nerunā patiesību. Viņu mēle pieradusi pie meliem, un viņi nopūlas rīkoties netaisni. Viņi pat citādi nevar. Varmācība kraujas uz varmācību, roku rokā iet viltība un liekulība. Tie negrib mani pazīt. Tā saka tas kungs. Tādēļ tas kungs Cebaots arī saka, redzi, es tos kausēšu un dzidrināšu. Jo ko es citu lai daru ar savas tautas meitu? Viņu mēle ir nāvīga bulta, viņu mutes vārdi ir viltus. Ar savu tuvāku tie runā miermīlīgi, bet savā sirdī tam izliek valgus. Vai tad es to lai nesodītu, saka tas kungs? Jeb vai es lai neatriektos tādai tautai kā šī?